Klau, FIBA ziņo, ka principā Turcijai šodien ir atkārtots Eiropas čempionāta rekords. Viņam 15 trīspunktnieks līdz šim nebija trāpījuši. Tas droši vien daudz ko paskaidro par spēli. Protams, aizsardzība bija slikta no mūsu puses, un tā spēlēt nevar aizsardzībā. Protams, daži spēlētāji, kur var teikt sezonā nemet 3 punktu metienus, iemet 5 vai cik viņi tur iemet, bet tas par to nav stāsts. Mums reāli pašam jāspēlē aizsardzībā, un nākamā spēlē tas viss jāuzlabo. Par cīņu par atlākošajām bumbām tā bija dažbrīd problēma pārbaudas spēlēs, vai šķiet, ka tur arī šodien kaut kur pazaudējāt? Protams. Tas viss jāaizsardzī, viss bumbas ir, tas viss, es domāju, ka iet kopā, un, kā jau es teicu, jāapskatās video, jāanalizē savas kļūdas, un nav laika pārdzīvot, vienkārši jāiet uz nākamo spēli, un tas viss jāizlabo. Tās bumbas brīžiem šķita, ka šļūk ārā, arī metieni savā zālē šodien nekrit, kā gribētos. Ir tomēr atšķirība, ja ir kaut kāds jauns materiāls bumbai, vai tu jūti arī, ka varētu šis būt traucēklis, jo viņam krīt iekšā. Visiem ir visi spēlēm ar vienu bumbu, tā kā tas kāda starpība, kāda bumba, tas vispār neko neizsaka. Pirms spēles no rīta un arī vakardien treneri teica, ka galvenais uzdevums ir ierobežot Šengunu, Larkinu un Osmanu, kas varbūt neizdevās, ņemot vērā to, ka viņiem bija ļoti rezultīva spēle visiem 3. Kā jau es teicu, visi kopumā komandas aizsardzība. Kaut kāda varbūt koncentrācija, kaut kur netik agresīvi nospēlējām, un tur jau viņi arī visi aizgāja. Tā kā es vairāk teiktu, tas ir kopsumā, komandas aizsardzība nebija labā līmenī šodien. Un tevis paša cīņa pret Šengunu, pastāst, kā tas izskatījās no tavas puses? Tur bija šķiet 2 ātras piezīmes, gāja uz soliņu, izskatījās, ka kaut ko skaidrojot trenerim Gailītim, ka esi it kā darījis pareizi, bet tiesneši... Nē, tur vispār nebija par to stāsts. Nē, protams, varēja labāk noseikt, kā jau es teicu, agresīvākam būt bišķiņ. To neizdarīja, un tā arī tos sods dabūja. Larkins vakar jokoja, ka tu viņu nevarētu postā iespiest. Humors, protams, bet viņš šodien arī nospēlēja droši vien lielu lomu. Kā tev šķiet, kāpēc viņš netika šodien neutralizēts? Ja jūs sakot līdzi, es domāju, ka Larkins ir tāds spēlētājs, kuru tu vari sekt, kā gribi. Viņš tāpatās iemetīs savus punktus. Bet šodien bija ļoti daudz epizodes, kad īstenībā diezgan viegli palaidām garām, un tāpēc arī tā sameta. Paldies!